Sveiki! Tagad graudulis, paturpinot to stāstu par ošiem, ir tas, ka osis ir mūsu dabas neatņemama sastāvdaļa. Viņš ir vienmēr bijis, viņš ir platlapu meža koks. Viņš aug ļoti skaisti, taisni stumbri, lieliski koki. Aug vidēji mitrās augsnēs, kas viņam patīk. Te var redzēt, ir ļoti skaisti taisni eksemplāri. Šies ir vēl pilns ar sēklām. Un tad, ko mēs 21. gadsimta cilvēks varētu darīt to ošu saglabāšanai, jo jāsaprot, te oši mirst, un ja paskatās dabā, patiesībā viņi nav visur, ir tādas kaut kādas ošas aug vairāk tādās izklaides audzēs, ir tādi meža nogabali, kur tie oši ir, un pēc tam ļoti daudz vietas, kur viņi nav, un šutur viņi ir panīkuši, un būtībā ir viss sākās ar sēklu. Un, ja mēs paskatāmies, šobrīd ir ļoti labs laiks, lai vāktu ošu sēklas. Nu, šitas ir tas lieliskais osis, smuks, taisns, veselīgs. Un, ja paskatās lejā uz sniegu, te ir lejā pilns ar ošu sēklām. Viņas izskatās šādi. Viņas var salasīt no sniega. Un ko ar viņām darīt? Vienkārši aiznest, ielikt mājās leduskapī un pavasarī kaut kur iesēt mežā, gan jau kaut kas izaugs. Te vēl interesanti uz zemes skatoties, arī visi šitie te mazie melnie punktiņi ir baltāukšņu sēklas, kuras arī sabirušas uz sniegu. Un tās sēklas tur stāvēs līdz pavasarim, kaut ko apēdīs putni, mazie grauzēji, kaut kas arī uzdīgs. Nu, te ir vēl viens osis, kurš ir pilns ar sēklām. Paskatās tūplānā, tad tās ošu sēklas karājās tādos ķekaros. Un patiesībā mums būtu jābūt pateicīgiem par katru osi, kurš dod sēklas, jo tas veido to ģenētisko daudzveidību. Un, ja tas ošu skaits samazinās, tad ar tā ģenētiskā daudzveidība samazinās. Un tas, ko mēs varam darīt, vienkārši savākt tās sēklas no dažādiem ošiem. Un, ja mēs gribam sev kādu osi kaut kur mežā, vienkārši viņas iesēt, gan jau kaut kas izaugs. Tās sēklas var vienkārši atrast kaut kur uz koka. Te var redzēt, te ir kaut kur arī lejā. Vienkārši paņem tos sēklas, norauj visu to ķekaru. Mums ir sauja ar sēklām, var savākt vairāk, ielikt viņas leduskapī un kaut kur pavasarī vienkārši iesēt kaut kur mežā, lai tā ģenētiskā daudzveidība saglabājās un tas ošu genofons, tas, kas ir spējīgs ražot, izturēt un smuki augt. Šis osis arī izskatās, viņam nav nekādas vainas. Un tādā veidā mēs varam palīdzēt ošiem. Tā, tas bija tāds neliels ieskats, ko mēs varētu darīt ar ošiem, kādā veidā mēs viņiem varētu nedaudz palīdzēt. Kāda viena no cilvēku funkcijām ir saprātīga sēklu izplatīšana. Mums ir mežā kādreiz bijuši oši, vai mums ir tāda sajūta, ka viņi tur varētu augt. Tad vienkārši paņemam sēklas un aiznesam un kaut kur mežā iesējam, pēc tam paskatāmies, kas tur izaugs. Tādus tā kā īpaši pārvietot nebūtu labi, tāpēc, kad mēs tur varam atnest kaut ko to, ko mums tā kā īsti nevajag. Un te man aizmugurē ir vēl viens ļoti lielisks ošs eksemplārs, kurš ir smuks, liels, resns koks. Nu, un tā kā osis ir viena no mūsu meža vērtībām, mums vajadzētu par viņu bišķiņ parūpēties, un gan jau viss būs labi. Paldies, ka skatieties, ja patīk, tad tur lejā var nospiest laiku vai parakstīties uz kanālu. Tā, tiekās mežā!